Diāna Gailuma, Jelgavas bērnu atbalsta fonda vadītāja. Audzinot bērnus ar īpašām vajadzībām, ir nepieciešams dažāda veida atbalsts, tāpēc viņa bija viena no šī fonda izveides iniciatorēm, nodrošinot praktisku atbalstu ģimenēm. Diānas vadībā sekmīgi tiek koordinētas sociālās rehabilitācijas, izglītības un integrācijas pasākumi Jelgavā. Šodien Diānas Gailumas vadībā fonds apvieno vairāk nekā 170 Jelgavas ģimeņu. Tiek organizētas atbalsta grupas, notiek izglītojoši semināri, nometnes, veidoti integrējoši pasākumi un kopienas aktivitātes, kas stiprina ģimeņu savstarpējo sadarbību. Diānas vadībā Jelgavas bērnu atbalsta fonds ir sekmīgi piesaistījis finansējumu un īstenojis projektus, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot viņu fizisko, sociālo un emocionālo attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. Diāna dzīvo pēc devīzes, ka palīdzot citiem, mēs primāri palīdzam paši sev. Esmu mamma, un man šī loma manā dzīvē ir vissvarīgākā. Šajā lomā ir daudz prieku, pozitīvas emocijas, beznosacījuma mīlestība, bet ikdienā tie ir arī izaicinājumi. Bet ģimenēm, kurās savu bērnu ar īpašajām vajadzībām, šie izaicinājumi un emocionālais loks ir krietni lielāks. Man šis nav darbs, tā ir mana izaugsme, jo darot šo darbu, es jūtu, kad es šajā visā augu, es reāli palīdzu cilvēkiem, un tas arī mani ļoti iedvesmo. Es kļūstu labāks cilvēks, es kļūstu labāka mamma, bet mani bērni man dzīvē ir pats svarīgākais. Un ceļot sevi, es ceļu savus bērnus.